Labdien! Visi klātesošie, atkal tiekamies Naukšēnu kultūras namā. Šodien mums ir domas sēde. Šobrīd ierindā esam 6 deputāti, tas ir pietiekams kvorums, bet es noskaidroju, ka vēl viens no deputātiem Aigis Tieri ceļā, un savukārt Gatis Ceriņš ir nometnē pie Burtnieka ezera pa savu tiešo darba līniju, un Didis Kirsārs nav informācijas, iespējams pievienosies vai arī ir savos tiešajos darbos. Mums šodien domas sēdē 12 darba kārtības jautājumi, un piedalās arī speciālisti, kaut ir atvaļinājuma laiks, daži ir atvaļinājumā. Izpilddirektors arī šodien ir Valmieras transporta uzņēmumā uz kopsapulci, vai kā viņš saucās uz sēdi. Līdz ar to viņš nepiedalās, bet es domāju, ka pietiek ar tiem speciālistiem, kas ir, un visi kopā galā tiksim. Tātad par darba kārtību. Vai ir kaut kādi neskaidrības jautājumi? Darba kārtība bija izsūtīta, 12 jautājumi, pamatā tie skatīti. Varbūt kāds no tiem arī būs garāk diskutējams, bet pārsvarā tie ir vienkārši un sagatavoti. Ja nav jautājumi, tad es aicinu apstiprināt darba kārtību. Kas ir par? Pret atturās nav. Varbūt uzreiz es iedomājos, par cik 5. jautājums ir par bērnu vasaras nometni, tad, ja mēs līdz 5. būsim tikuši un vēl Aigis Tiera nebūs parādījusies, tad mēs varam to jautājumu skatīt tad, kad viņi pievienosies, jo viņi ceļā no Valmieras un jau, kā saka, tuvojas Naukšēniem. Pirmais ir par sēžu starplaika informāciju. Es varu atgādināt, ka turpinājās arī šajā periodā lielāko daļu no šī perioda, tātad 20. maijas, 16. jūnijas ārkārtas situācija, kas ir saistīta ar Covid-19 valstī noteiktā. Līdz ar to tā darba specifika esam jau nedaudz pieraduši, bet tās atklātās klātienes sēdes ir mazāk, kā tas bija iepriekšējā periodā. Tādā, pirms šīs ārkārtas situācijas. Bet tomēr 26. maijā Gitarslovu biedrības sanāksme notika Kocēnos, ievērojot arī visus attālumus, un tur tās tēmas, ko mēs pārunājām, bija saistītas ar mūsu sadarbības koordinātoru Vācijā Joachimu Švolovu 70 gadu jubileju. Domājam, kā mēs varam to no mūsu puses sagatavot viņam tādu labu pārsteigumu un apsveikumu, ko mēs faktiski arī darījām. Tad arī pārunājām lietas, kas saistītas ar atlikto fórumu, Latvijas-Vācijas fórumu, kurš varētu būt, ka tiks organizēts tomēr rudenī, oktobrī, un arī par tām vizītēm, kas pārceļās un pārcelsies. Bet dažas no tām, protams, arī notiks šogad vēl. 29. maijā kopēji arī no pašvaldības sveicām mūsu cienījamo Visvaldu Skuiņu 85 gadu jubilejā. 2. jūnijā un 12. jūnijā Valmierā, kā jau arī šajā periodā saņēmu individuālos aizsardzības līdzekļus, un arī tie tiek dalīti mūsu struktūra vienībām un visiem, kuriem nepieciešams darbam. 4. jūnijā mums Mazaldaros notika tāda maza darba grupas sanāksme par to, kā gatavoties un organizēt invalīdu darbnīcu darbu un ar vietējiem speciālistiem. Tajā pašā dienā bija Latvijas pašvaldības savienības konference par bērnu uzvedības problēmām. 5. jūnijas arī Latvijas pašvaldības savienības konference, informācija no valsts kontrolas. Tur bija tādā videokonferences režīmā par pēdējā laikā, pēdējos gados notikušajām revizijas pārbaudēm, arī Naukšēnas tā skāra. Šī revizijas pārbauda vai liederības revizija. Un valsts kontrola informēja, ka viņi faktiski gatavo un šobrīd ver vaļā jaunu mājaslapu,
kur visi iedzīvotāji valstī varēs sekot līdzi, un ne tikai iedzīvotāji, arī, pašvaldības un arī valsts struktūras sekot līdzi tiem valsts kontrolas ieteikumiem un pārbaužu rezultātiem, kādus viņi secina un iesaka uzlabot. Un arī tiem termiņiem un tām atbildēm un tā tālāk. 10. un 15. jūnijas mums novadā notika Svētku rīcības komitejas sēde. Tajā dienā, 10. jūnijā, arī Saeima 3. galējā lasījumā pieņēma šo likumu, kas organizē vai kas veic šo administratīvu teritoriālo reformu, kā rezultātā Latvijā tiks izveidot 42 novadi. Un apstiprina arī šo jauno karti. Ja šobrīd ir līdz 20. jūnijam valsts prezidents izskata šo likumu projektu vai likumu, un viņš vēl to var atgriezt Saeimā pārskatīšanai, tādēļ arī 46 pašvaldības sagatavoja, tajā skaitā arī Naukšāna un mūsu apkārtējie Valmieras puses kaimiņi visi, varbūt neskaitot pašu pilsētu, pārējie, tad sagatavoja vēstuli ar tādām pretenzijām par to, kā šis likuma projekts ir sagatavots. Vai to prezidents atgriež atpakaļ Saeimai pārskatīšanai un uzlabošanai. Tad 12. jūnijā šeit pat skolas pagalmā notika 9. klases, Naukšāna novada vidusskolas 9. klases izlaidums. Tātad tā ir salīdzinoši liela klase, 21 bērns. Un arī pirmo reizi no tādos jaunos apstākļos tika organizēts izlaidums, nevis kultūras namā, bet skolas pagalmā ar mazāku šo viesu skaitu. Un 16. jūnijas arī tikko vakardien bija Gidruslovu biedrības sēde, kur arī turpinājām tās jautājumus caurskatīt. Jā, protams, vasaras projekti visi turpinās, lielāki un mazāki, iet dažādi, un arī par starp ir atvinājuma laiks. Tā kā darbi daudz. Tas ir pie sēžu starplaika, tālāk varam ķerties pie otrā darba kārtības jautājuma, un tas ir par Naukšāna novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Vārds Norē. Tā ir sagatavots publiskais pārskats par 2019. gadu. Katrs struktūrvienības vadītājs iesūtīs informāciju, un tad aicinu deputātus šo pārskatu apstiprināt. Vai ir jautājumi pie publiskā gada pārskata vai papildinājumi? Tad, ja vai citi priekšlikumi, es aicinu arī visus tad balsot par šo publisko gada pārskatu. Kas ir par? Pret atturās, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Trešais jautājums. Saistošie noteikumi, grozījumi 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos, Naukšāna novada pašvaldības budžets 2020. gadam. Galvenā grāmata Ines. Tā kā finanšu un sociālo finansējumu tika izskatīts, šie grozījumi, pārsvarā grozījumi ir ekonomiskās klasifikātoru kodiem precizēti. Izmaiņas līdz sēdē nav nekādas. Aicināt apstiprināt par grozījumiem. Tā, ja nav radušies jautājumi, arī finanšu komitejā skatīts, citu priekšlikumiem nav, aicinu atbalstīt un balsot par. Kas ir par? Pret atturās lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais par grozījumiem Naukšāna novada pašvaldības 2018. gada 18. septembra noteikumos Naukšāna novada pašvaldības grāmatvedības politika. Ines turpina. Ir nepieciešams grozījumi Naukšāna novada pašvaldības grāmatvedības politikā, taču grozījumi būtu 2. punktā nomainot
ministra kabineta noteikums no 1486 līdz 87. Nākamajā grozījumā būtu 9. punktā izslēgt speciālā budžeta vārdu pievienot dzīvojuma vārnājumus. Tālāk būtu jāizslēgt 14.5 punkts informācija par speciāliem budžetiem. Nākamais, kas izslēdzamie vārdi ir 32.2 punkti, iekļauts pamu budžetu un speciālā budžeta. Pat 37. punktu aizstāt budžeta līdzekļu izlietojumu uzskaitu bilanci atbilstoši noteiktiem līdzekļu plānam un budžeta klasifikācijai. 40. punktā mainīt ministra kabineta noteikumus no 1486. līdz 87. Izslēgt 44. punktu. Līdz ar to šie grozījumi varētu stāties spēkā līdz tagad 1. janvāra. Viss. Paldies. Vai radās jautājumi? Papildinājumi nav. Ja citu priekšlikumu nav, aicinu arī balsot un apstiprināt. Kas ir par? Pret atturās. Paldies. 5. Par bērnu vasaras nometnes Rūjas Rakari organizēšanu. Valsts direktorei Aigai Stierei. Kā katru gadu organizēsim nometni pašvaldības bērniem, gan augšā novada bērniem, gan citu novada bērniem. Notiksim laikā no 20. līdz 24. jūlijam. Bērnu skaits ir ierobežots, tie var būt 30. Izmaksas 40 eiro mūsu novada bērniem, 130 eiro citu novada bērniem. Pieteikušies jau bērni. Jā, pāri pa 30 pieteikušies, atsakām pārējiem. Jā. Viss? Jautājumi par nometni varbūt ir. Labi. Un tātad pamatā tie ir, šobrīd tie 30 bērni ir mūsu novada vai? Pamatā naukšām, jā. Bet, kā parasti pēdējā brīdī, vai tagad termiņi ir iztecējuši jau, tad ir 5, 6, 2 no tiem Valmieras. No, paldies. Tā, vai ir jautājumi? Nav. Tad aicinu arī apstiprināt nometnes organizēšanu. Kas ir par? Pret atturās lēmums pieņemts. 6. Par saskaņojumu Masaltas novada pašvaldībai īpašumu atsavināšanai, cirsmas pārdošanai atkārtotā rakstiskā izsolē. Svetai vārds, lūdzu. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā. Līdz šodienai var veikt redakcionālas izmaiņas, vārds nekustamais īpašums izņemts un kā pārdošanā, cirsmas pārdošana. Pārējais nekas nav mainīts. Vienkārši tā ir procedūra, topošā novadā ietilpstošā pašvaldību lēmumiem jābūt, ja kāda no tām konkrēti 8 pašvaldībām, kas ir Valmieras novada plānots, pārdod īpašumu virs 50 000 eiro. Tad vajadzīga saskaņojums, ko prasa uzraugošā ministra vidas aizsardzības un reģionālās attīstības. Šitā jāsaka tā, kā Masaltas novads prasa atkārtotu, kā taisīs atkārtot izsoli. Pirmā viņam neizdevas, un tagad procedūra vienkārši. Labi. Bija vai papildinājumi jautājumi? Nav. Tad nāksim pretī kolēģiem solidāri un arī aicinu balsot un atbalstīt šo lēmumu projektu. Kas ir par? Pret atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 7. jautājums par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Aldara 6, Naukšānos, Naukšānu novadā izīrēšanu. Komitejās skatīts tātad priekšlikums un sagatavots lēmumu projekts par
Aldara 6 dzīvokļu īres līgumu pagarināt līdz 30. septembrim, tātad uz 3 mēnešiem. Tur ir problēmas ar īres parādu. Tātad arī lēmuma projekts redzams uz ekrāna. Zinām situāciju. Ja nav papildinājumu un jautājumu, tad aicinu atbalstīt un balsot par. Kas ir par? Pret, atturās, lēmums pieņemts. Nākošais ir par līgumu pagarināšanu par dzīvokļu Māras 2 Ķoņu pagastā Naukšāna novadā izīrēšanu. Tātad arī priekšlikums pagarināt līgumu par pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu Māras 2 uz laiku līdz 2020. gada 31. decembrim. Arī kopš komitejām priekšlikums nav mainīts. Ja nav kāda papildinājuma, tad citu priekšlikumu, tad es aicinu atbalstīt un balsot. Kas ir par? Pret, atturās, nav, lēmums vienbalsīgi. Un trešais dzīvokļu jautājums ir par dzīvokļu Upulējās 10 Naukšāna pagastā izīrēšanu. Tātad tika saņemts iesniegums, arī komitejā skatīts un sagatavots priekšlikums izīrēt dzīvokli Upulējās 10 Naukšāna pagastā uz laiku no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam uz 1 gadu. Vai tur ir jautājumi, papildinājumi? Ja nav situācija skaidra, tad es aicinu balsot. Kas ir par? Pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi. 10. jautājums par nekustamā īpašumu dači Naukšāna pagastā nodošanu atsavināšanai. Vārds Kasparam Roķim. Šeit ir jāturpina procedūra, ko pašvaldība ir uzsākusi, sagatavojot nekustamo īpašumu daču pārdošanai. Un priekšlikums nodot atsavināšanai minēto īpašumu par nosakot atsavināšanas nosacīto cenu 2300 eiro un nosūtīt atsavināšanas paziņojumu piegūšot īpašniekiem. Cik ilgi viņi var? 1 mēneša laika mēs parasti dodam atbildēji, ja saņem vairākus iesniegumus, to, ka vēlās iegādāties, tad tiek gatavot izsoles procedūru. Ja piesakās tikai viens, tad tam arī tiek pārdots par cenu. Labi. Vai ir jautājumi vēl? Citu priekšlikumu? Tad aicinu to apstiprināt un nobalsot. Kas ir par? Kas pret, atturās, lēmums pieņemts arī vienbalsīgi. 11. jautājums par īpašuma Ķoņu pagasta dzelzceļš apaugumu atsavināšanu pārdodot izsolē. Kaspars pastāstīs. Sākumā par lēmumu projektu, tad priekšlikums ir pārdot izsolē dzelzceļu apaugumu. Kopējā platībā 28,8 hektāri, kas ir tieši apaugusī teritorija, dzelzceļa līnijas nodalījuma joslā, bijušā dzelzceļa teritorijā. Kopējā platībā tas ir apmēram pusi no visas zemes vienību platības. Un tad priekšlikums ir apstiprināt izsoles sākuma cenu 10 000 eiro. Un organizēt izsoli un apstiprināt izsoles noteikumus. Tālāk par šiem noteikumiem Finanšu komitejā tika skatīts iesākumā jautājums par to, ka vispār uzsākt šo procedūru, bet Finanšu komitejas uzdevumā tika sagatavoti
domas sēdē arī dzelzceļa līnijas apauguma izstrādes un atsardzināšanas izsoles noteikumu projekts. Galvenās lietas, par ko tātad izsoles objekts ir pašvaldības tiesiskā valdījumā esošā nekustamā īpašuma dzelzceļš, 2 zemes vienības, kurās tad tiek noteikta kopējā apauguma platība 28,8 hektāru saskaņā ar noteikumiem pievienoto skici. Apaugums tiek pārdots kā vienots izsoles objekts. Izsoles objekta nosacītā cena, tātad izsoles sākuma cena 10 000 eiro plus PVN. Kā nodrošinājums, tad ir 10% no šīs summas jāiemaksā Naukšēna novada pašvaldībai. Kas ir tas būtisks Solis. Par soli, izsoles soļu, tātad lielums apmērs ir 100 eiro, 100. Pār datumiem par apauguma nozāģēšanas datumu pēc pēdējā priekšlikuma varētu tikt noteikts 2021. gada 31. decembris. Tur ir apsvērumi tādi, ka iespējams dēļ konfigurācijas un ņemot vērā to, ka tā ir 6 km garumā izstiepta 50 līdz 150 metru platumā zemes vienība ar izteikti reliefu, kur ir dzelzceļa uzbērums, iesaistīts daudz blakus esošo zemi īpašnieku, iespējams, kur būs nepieciešams panākt vienošanās par kravu izvešanu vai kaut kā tam līdzīgi. Mans arī ierosinājums ir, ka tomēr noteikti līdz nākamā gada beigām. Tas nav samērīgs ar platību. Pusotru gadu 6 hektāri. Tā nav vienlaikus platība. Vienalga. Tā ir uzņēmējiem iesaldēta nauda, ko viņš samaksās pēc izsoles. Kas būs izstāstīs tālāk? Izsoles maksāja. Ko? Maksā tak pirms. Nu, pirms sāk strādāt. Samaksā. Jā. Samaksā sākumā, vai ne? Kas par? Jā. Uzņēmējs nopērk Tur nav problēmas tā. Nav problēma. Krājumu, kuru pēc tam viņš izstrādāja noteiktā laika periodā. Nu, tieši tā, tas pa īsu var būt, no es pa garu, jo tas ir, jau nav nekāda problēma. Labi, turpini. Ko? Pilnu summu samaksā, jā, pirms. Pilnu? To, kas ir nosolīti izsolīt. Jā. Jā, vai tu izstāstīji visu? Tas tik tālu. Tad, ņemot vērā to, ka ir iespējams informācija par izsoli publicēt 22. jūnijā, tad priekšlikums ir noteikti izsoles datumu 2020. gada 7. jūliju. Tas iekļaujās tad termiņos, ka iespējams arī gan ievērot nosacījumus par informāciju publicēšanu, gan arī paspēt nākamajā jūlija mēneša domas sēdē kārtējā apstiprināt izsoles rezultātus. 7. jūlija. 7. jūlijas, jā. Pusotra obligāti jābūt nopublicēta. Jā, 22. arī jāpublicē informācija. Jā. Tad attiecīgi ieteikšanās ir līdz 7. jūlija 14:45. Lai 15. varētu sākt izsoli. Izsoles dalībniekiem reģistrācijas nodeva tiek noteikti arī 10 eiro apmērā, kas ir jāsamaksā līdz izsoles sākumam. Reģistrācijas nodeva netiek apmaksāta. Papildus vēl. Ar izsoles noteikumiem tātad varēs iepazīties publicētajos materiālus. Jā. Zālīti jau nebūs pa maz. Cerēsim, Jā. Iespējams, ka bet to jau var pārcelt operatīvi, es domāju. Jā. Kolēģi, Plašākām tālāk. jā, par cik
Pie šī jautājuma piedalījās arī deputāti, palīdzēja sagatavot un speciālisti, un komitejā vēl nebija, teiksim, tādā gatavībā nekas sagatavots. Varbūt ir šeit priekšlikumi vai labojumi vai jautājumi par izsoles noteikumiem, par izsoles procedūru un par lēmumu projektu. Man liekas, ka pieteikšanās termiņš ir pārāk īsts, ņemot vērā, ka tā ir kurināmā šķēla. Priekšā ir 2 apkurses sezonas, gan šī gada, gan nākamā gada. Un tā cena ir šajā brīdī salīdzinoši zema. Es neticu, ka visi pretendenti 2 nedēļās izskries 28 hektārus. Vienu nedēļu var vispār Ņemot izmest tā vērā, līnija. ka gada pieaugums tur vēl var būt. Svētku pavīdro. Man liekas, pārāk īsts pieteikšanās termiņš. Un pie tā finanšu komiteja, ko viņi jau tie apstiprinās rezultātus. Tur jau nekādas ietekmes nebūs. Drīzāk 14. jūlija, jo jūlijas sēdē apstiprināt 15. sēdē. Nē, nu varētu kādas 2 dienas pirms finanšu komitejas. Tas ierobežojums, kad 5 dienu laikā mums ir jāgaida, ka mēs saņemam maksājumu. Tikai tad doma var apstiprināt, kad maksājums ir saņemts. Nu, maksājumu var Tādēļ ir tas 7. jūlijas, lai varētu paspēt 5 darba dienu laikā uzņēmējs samaksā to, ko viņš ir nosolījis, to maksājumu summu. Tādēļ ir tie saspringtie termiņi. Sākotnēji man bija doma par to, ka rosināt citus mazliet termiņus. Es domāju, pieteikšanās laika vajadzētu garāk, ņemot vērā, ka tiešām tās ir 2 apkurses sezonas. Pretendents un 21. gada, tur 2 mēnešus viņi izstrādās. Nu, tad nav otrs datums, par kuru bija runa, kad varētu būt 20. jūlijas, līdz kuram pieteikties, un 20. jūlijā organizēt izsoli. Tas būtu labāk, jā? Nu, jā. Nu, un ja 20. jūlijā tātad notiek izsole, vai tātad izsoles rezultātu apstiprina augusta sēdē? Nākamajā domas sēdē. To es prasu, jā. Nē, speciāli ārkārtas sēdes, nav Ir jāiet. ātrāk nevar drusku, lai iznākuši sēdi apstiprināt. Finanšu komiteja nav obligāti. Ne, ir 7.14. par nedēļas priekšu. 14. Ka var tā, 14. un tad ir finanšu komiteja arī nedēļā. Un finanšu komiteja rezultāti būtu zinām tāpat jau apmēram. Kā? Kādām? Tās 5 dienas taču bija. Domas sēde ir 15. jūnijā. Domas? Jā. Nu, tā sanāk. Ja neorganizē citām, nu šobrīd jau... Es nezinu, kāpēc ir 20. Tā ir 3. trešdiena, 15. Jā. Kāds sēdi vēl varētu. Nē, nu to jau pa īstam var jau būt, ka tas šobrīd nav jānolēma. Kad mēs apstiprinām, kurā domas sēdē, vai ārkārtas sēdē, vai parastā domas sēdē. Vienkārši, ja izsoli organizē 20. jūlijā, nu līdz tam, tad viss ir skaidrs. Nu, teiksim tā, lai vispusēji apskatītu šo visu teritoriju, es ar kājām izstaigāju, tas man aizņēma apmēram 6 stundas. Apskati arī ko konkrētā datuma, nevis katram Bet atsevišķi. tas ir tikai vizuāli apskatot, nevis mērot vai skaitot krājumus. Uzņēmējā dronu jau palika. Atļaujāt tos dronas? Vai viņus lidot? Tā, kolēģi, tātad pa 20. būtu labāks, es te jūtu no 3 Nu, tur jau deputātiem. vairs nav atšķirība, vai 14. vai 20. Nu, tas sēdē paspēt. Jā. Nē? Nu, labāk jau garāk došana kāds var Jā. pieteikties. Vai... Nu, tu kaut labāk, vai ne? Jā. Tad priekšlikums paliek 20. Par pārējiem varbūt šeit vēl ir kaut kādi uzlabojumi vai jautājumi. Pēc likuma Jūlbā pašvaldība drīkst konkurēt. Jūba vispār nav sadaļa izsoles. Jā, tas tā. Likums nosaka 3 vietas, ja īpašums vērtība ir virs 3,5 tūkstoši. Latvijas vēstnesis, pašvaldības informatīvais izdevums, pašvaldības mājaslapa. Tie ir obligāti, kur jāpublicē. Pārējo izvēlas, kur grib publicēt. Jūba ir domāts vadības publikācijas sistēma, kas atbilst publisko iepirkumu likumu nosacījumiem. To var ārreiz. Nu, neviens jau neaizliedz kaut kādā citā veidā publicēt. Nē, nu 3 ir obligāti, pārējo izvēlās Dot vēlās. informāciju kaut kādā veidā, jā.
arī mēs esam ieinteresēti, jo vairāk dalībnieku, jo cena varētu būt augstāka. Vai esmu pretendenti vēstos? Jā. Vēl? Grūti pateikt, cik ir interesanti. Cik kaimiņu pašvaldībās bija dalībnieki? Nezinu. Tas taču bija sen 17. Labi. Ja vairāk nav, tad orientējamies uz 20. datumu jūliju. Ja? Pārējais jau... Lūdzu? Esot divreiz solīt. Mēs pirmreiz neizdelos, mums bija arī atkārtot izsoli. Nu, mazāk platība. Tā, Kaspars visu pateica vai kaut kas to viss, jā. par šo visu? Kolēģiem vai bija vēl kaut kādu uzlabojumi? Ja nav, tad pēc tā labotā datuma, 20. jūlijas, un pārējais jau ir kā pēdējā lasījumā, kā arī Kaspars noinformēja. Ja citu priekšlikumu nav par šo lēmumu projektu, tad es aicinu balsot. Kas ir par? Kas ir pret? Atturās lēmums pieņems vienbalsīgi. Un 12. jautājums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Naukšēna pagasta Breidās. Tur arī komitejās jau iepazīstinājām ar situāciju, kad Breidās ir deklarējušies nepamatotu 4 personas, kurām, jo faktiski tas neskrīt ne ar faktu, ne ar īstenību, ne ar ko. Un līdz ar to jāpieņem domas lēmums par to, ka mēs anulējam šīs deklarētās dzīvesvietas Breidās Naukšēna pagastā 4 personas. Jā, un arī iepriekš tas tika brīdināts, nekādīgas reakcijas tur nav. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts. Vai ir papildinājumi, informācijas, labojumi, jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kas ir par, kas pret, atturās. Paldies! Tā, paldies deputātiem par atsaucību šajā karstajā laikā uz domas sēdi, jo darba visiem pietiek.